Jūnija izskaņās saulainā, bet vējainā pēterdienas pēcpusdienā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas pagalmā svinīgi tiek atklāts 3x3 pasaules latviešu sajiets, kopā pulcējot vairāk nekā 400 dalībnieku no 13 valstīm. Grobiņas 3x3 sajieta vadība uzticēta Laurai Bitiniecei ar vīru Kārli Taukaču un meitiņu Trīni. Lai gan viņiem ir zināma pieredze 3x3 sajietos, taču šis ir pirmais pašu organizētais. Tas ir liels gods, atbildība un uzticēšanās arī grobiņniekiem un visa plašā Dienvidkurzemes novada ļaudīm. Labdien, mīļie 3x3 nometņu dalībnieki! No tuvienes, no tālienes, vietējie, nevietējie, visi mēs esam šeit savējie. Man ir tas gods bijis jau no pašiem sākumiem sarunās būt, un nemirklis nedomāju, ka šeit šis pasākums nenotiks. Es zināju, ka šeit notiks. Paldies Aigai, Kārlim, Laurai un Melai Trīnei, kas visai pārējai komandai, kas par šo cīnījās, lai šeit arī tas viss notiek. Es domāju, aplaudējam viņiem. Aplaudēsim vēl. Es domāju arī Kristīnai Pastorei, kas noteikti daļu sirdi ielikus, lai šīs pasākums šeit notiktu. Paldies, Kristīna. Un šī nama saimniecei, direktorai Lailai Rogai, kas arī no paša sākuma teica jābūt un ir Laila super. Esiet mīļi sveicināti Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, skolā ar sirdi! Un lasot iepriekš iegūtos materiālus par 3x3 nometni, es sapratu, ka šodien šeit es nedrīkstu stāvēt viena. Un arī mēs esam šeit 3 paaudzēs. Mans dēls, mans mazdēls un es. Man liekas, tātad tas augstākais nometnes mērķis jau sākumā ir izpildīts. Ievērojot latviskās tradīcijas, skolas direktori pasniedz simboliskas dāvanas sajietu organizatoriem. Tās ir vietējās pļavās savāktās tējas, gluži kā bērnībā uz smildziņas savērtās meža zemenītes. Savukārt spēkam un izturībai īsta rudzu maize, bet visiem kopā grāmata par skolas vēsturi. Trīs trīs grobiņas sajieta tēma veltīta mežam, jo katrs koks ir stiprāks mežā un katrs cilvēks grib sajust otra cilvēka klātbūtni. Laba diena, visi mīļie! Un šoreiz es esmu ne tikai priecīga un pacelāta, bet es esmu arī vienreizēji lepna. Es esmu lepna, jo mēs esam lepnajā Dienvidkurzemes novadā. Un kurzemnieki ir tādi lepni cilvēki, un to mēs arī šonedēļ, es domāju, visi varēsim piedzīvot. Un īstenībā varbūt tā ir tāda latviskās mentalitātes daļa, kas pārējiem drusku tā kā klibo. Tāpēc arī tos kurzemniekus apsaukā par lepniem. Bet es teikšu tā, ka ja tas ir lepnums un nevis lepnība, tad tas ir kaut kas, kas mums visiem ļoti labi varētu piederēt un piestāvēt. Pa šo nedēļu spēt to svešo mežu, kurā mēs nekā nepazīstam, padarīt par tādu mežu, kurā mēs zinām katru koku. Lai katrs satiktais 3x3 ir mums jau pazīstams, un lai mēs jūtamies nevis kā mežā, bet kā mājās.
Svinīgā 3x3 sajieta atklāšana noslēdzas ar goda danci, kurā vienojas kā lieli, tā mazi, kā jauni, tā veci, jo skaitlis 3 simbolizē tēvu, māti, bērnus un 3 paaudzes. Šogad aprit 35 gadi, kopš 3x3 sajieti tiek rīkoti Latvijā. Trīs reiz trīs sajiets nozīmē īpašu nedēļu, kurā izzināt un nostiprināt latviskās tradīcijas un vērtības, paplašinot savas zināšanas un prasmes, gūstot arī jaunus draugus. Kā atzīst organizatori, tad sajieta sagatavošana prasījusi 2 gadus, un šajā procesā iesaistīts ap 100 darbīgu cilvēku. Nometne ir sākusies, un jāsaka, ir liels paldies mūsu fantastiskajai komandai, kad mums kopā visiem un arī dalībniekiem ir izdevies izveidot izcilu mehānismu, un tā nedēļa ir tiešām aizgājis kā tāds liels, spēcīgi ieeļots pulkstens, kas ļoti labi tikšķi uz priekšu, un kopā mums ir 427 dalībnieki. 63 no tiem ir vietējie, bet īstenībā tas skaits mainās, jo vietējie padzird no citiem. Īpaši jaunieši, viņi nāk un piesakās, ka viņi grib piedalīties. Līdz ar to precīzi vietējo skaitu mēs nemaz nezinām. Varētu būt pie 100, kas nāk un piedalās pasākumos. Jā, un kopumā mēs esam no 13 valstīm. Latviju ieskaitot, tālākās laikam ir Austrālija, Jaunzēlanda un Ķīna, kas vis tālāk braukuši, bet ir no Amerikas, ir no vairākām Eiropas valstīm. Pulcējušies vairāk nekā 56 ievirzēs. Viena no ievirzēm veltīta senajām latviešu tradicionālajām amatprasmēm – rotu kalšanai, jo cilvēki taču rotājušies visos laikos. Rotkaļa Ulda Melberga vadībā 3x3 sajieta dalībniekiem ir iespēja pagatavot kādu no senajām rotām – gredzenu, saktu vai aproci. Šī būs pūces sakta. Man ir viena tāda maza sudraba sakta jau, bet man ir vajadzība pēc lielākas, kas atturēs apmeti kopā. Un, jā, par cik man jau tāda ir, man viņa patīk. Es gatavoju principā pēc tā traferēt. 3x3 sajiets jau ir daļa no manas dzīves. Jā. Nu, cik tu daudz esi bijis 3x3 sajietas? Nu, ļoti daudz, nē, 17. ir. 3x3 sajieti ir tas, kas tev atļauj uzlādēt to latvisko bateriju tajā reizi vai 2 vai 3 reizes gadā, nu, kā sanāk uz kādu sajietu aizbraukt, jā. Un svarīgi jau tas ir arī ģimenei un bērniem. Man ir meita, tepat arī ir uzaugusi 3x3 nometnēs, viņai ir, nu, jau būs 15 gadi, un viņa ir no mazas bērna kājas nometnēm līdzbraukājas sajietiem. Tas būs aprocīta, jā, ceru uztaisīt 2. Iet lēnāk nekā es biju domājusi, bet, nu, lai stanēm krakalam uz aprocītēm gribējās savas. Tad uz daudzinājumu būs gatavs, jā? Nākošu gadu noteikti. Pirmo reizi nometnē? Nē, mēs ar ģimeni vairāk kārt esam piedalījušies. Jā, vakar skaitījām 11. reizi. Tad jau var zinām bagāžu. Jā, ik pa gadiem bērni izauguši ir tad maziņi, tad pusauģi, tagad es varu nevaktēt nevienu. Bet kāpēc jums tas ir nepieciešams būt šajās te nometnēs? Tas noteikti ir izzināt tradīcijas, izzināt, dalīties, jo es arī pasniedzu kādu ievirzi. Saglabāt to kultūras mantojumu, viennozīmīgi smelties enerģiju no līdzīgi domājošiem, bagātināt sevi. Turpat blakus Rotkaļu darbnīcai gaisā virmo garšīgi aromāti. Skolas mājturības kabinetā rosās latviskās virtuves ievirzes dalībnieki, kuri praktiski darbojoties izzina kādu daļu no bagātā kulinārā mantojuma. Mēs kaut ko cepsim un vārīsim, un būs spildītās kartupeļu pankūkas un zirņu pikas. Jā, reku mūsu skaistais sieriņš, ko tikko no lauku piena un biezpiena. Pagatavojām vēl kūpu. Un vakar arī mēs bukstiņu putru baudījām un kaņepju sviestiņu ēdām. Tā kā mēs iepazīstam tās klasiskās vērtības un garšas. Un šodien mums ir arī tāda kā caurviju. Mēs esam savijušies ar vēl vienu ievirzi, kas ir alus darīšana. Un
alus starpproduktu drabiņus patērēsim kā cepumus. Kā jūs ikdienā pielietojat tas zināšanas, ko gūstat šajās nometnēs? Noteikti jau. Man bija cerība vēl par sklanduraušiem, jo tā ir Kurzemes puses lieta, ka tos es mājās uztaisīšu, un tā es noteikti sieru taisīšu. Jo bērnībā es redzēju, kā vecmama taisa, bet es toreiz nejautāju recepti. Un tagad man recepti ir rokā, un tad es jūtos atjaunojis tos laikus, bērnību savu. Grobiņas 3x3 sajietas ir īpašs, jo tajā ar savām zināšanām un prasmēm dalās arī vietējie grobiņnieki. Pieredzējušā un titulētā smilšu un ledus skulptora Aināra Zingnika vadībā mazi un lieli Ālandas upes krastā veido savas iecerētās smilšu skulptūras. Mēs bijām vakar mēs uztaisījām bruņurupuci, un šodien mēs taisīsim zivi. Jā. Doma ir tas zivs, tad būs lielā zivs. Jā. Vispirms ir jāsamitrina tā, lai veidojot mums vakar sanāca, ka mēs nebijām kārtīgi samitrinājuši. Un tad, kad mēs veidojam to bruņurupuci, tur vēl bija tās sausās smiltiņas, un tad viņas sāka birt ārā. Tad šodien jau mums jau ir prakse neliela, tad mēs šodien kārtīgi samērcēsim. Šie ļoti daudz iemācamies, mums ir ļoti daudz tās ievirzes. Tāpat tās ne katrs māca pastels uztaisīt, zābakus, tāpat tās kreklus mēs šujam, jo kaut katrs izvēlās. Un tās ievirzes ir tik noderīgas, tā kā saka, sen aizmirstas, kas ir aizmirsies, it kā tagad mēs atkal visu no jauna ceļam augšā un to mācamies un apgūstam. Es esmu bijusi māju un stiku. Mēs ceturtdien taisīsim ar stikliem, bet pagaidām mēs taisam ar māliem. Un mēs esam vēl bijusi zirgu mācībās, kur mēs mācāmies. Mēs jau esam tikuši, kur mēs rikšojam. Un mēs jau parasti vakaros, gan šodien, gan vakar, mēs gājām uz smilšu pirmīdām. Jā, tas ir šeit. Un pašā vakarā ir Daņča bērniem. Es arī kopā ar meitu esmu rotkalšanā. Es taisu sev aproci. Un vakarā man ir keramika, kur jau mēs pēc nedēļas būsim uztaisījuši sev kārtīgu servīzi. Jo katru dienu kāds jauns trauks nāk klāt. Ir ļoti interesanti. Grobiņas vēsture ir sena un bagāta, kas stāsta gan par kuršiem, gan skandināvu vikingiem. Piedzīvot kaut nedaudz senos laikus un izbaudīt senās vikingu spēles, sajieta dalībniekus aicina grobiņnieku Trinkūnu ģimene, kuriem šī ir pirmā pieredze 3x3 sajieta ievirzes vadīšanā. Jau ir trāpījums, vēl vienāks spēks pietiks. Stingri zemē. Interesanti un netrūkst. Vairāk gan gribējām orientēties uz pieaugušajiem, bet laikam bērniem lielāka interese. Esam visa ģimene šeit vikingi. Piedalāmies arī visādos vēsturiskos turnīros. Nesen arī bija grobiņas svētkos piedalījāmies. Mums bija vesels vēsturiskais lokšošanas turnīrs. Kur tu esi visu apgūsi? Sanāk 13 gados gribēju ļoti šauta loku. Vispār kādreiz tēvs bērnībā taisīja no lazdu koka. Un pēc tam meklēju, kur var šaut ar loku. Atradu, ka grobiņā bija klubs uz to laiku, aizgāju no tā mirkļa šauju ar loku visu dzīvi. Tev ir īpašais, tāds senais loks ir? Šodien mums ir vēsturiskais mongoļu loks. Šodien ir vēsturiskās spēles, vikingi. Un tā, bet ir arī, protams, modernie sporta loki. Man tā pieredze nav tik liela, tikai kādi 5 gadi. Meita bija pirmā, meita sāka. Pabraukāja līdz uz tam sacensībām, pasēdēja malā tā skumīgi. Tad tērpa sagribējās, bet cik tu ilgi sēdēsi? Jāsāk šaut, tad arī ņēma to loku rokās un mēģināja sākt. 3x3 sajieta dalībniekiem katra diena piepildīta ar kopīgām interesēm, jaunām zināšanām un atvērtību vienam pret otru. Darbīgi un radoši nemanot aizrit nedēļa, pietuvinot sajieta kulminācijas pasākumam daudzinājumam. Daudzinājums ir tāds īpašs rituāls, kurā mēs daudzinām mūsu izvēlēto tēmu. Šajā gadā tas būs mežs šajā nometnē. Tas ir tāds garīgās kulminācijas pasākums. Tas nav īsti reliģisks, tas vairāk ir garīgs pasākums. Tur nav pārstāvēt nekādu konkrētu konfesiju, bet tas ir brīdis, kad mēs daudzinām, ja vairojam kaut ko, ko mēs gribētu savā dzīvē vai Latvijā sabiedrībā kopumā pavairot, celt, daudzināt.
Gatavojoties daudzinājumam, skolas pagalmā tiek pīti jo koši vainagi no vietējās pļavās saplūktajām puķēm, ļaujoties arī pārdomām par aizvadīto laiku un galvenajiem guvumiem sajietām. Es biju uz spēkavotiem, mūsu spēkavoti par dzimtas saknēm, par enerģijas smelšanu no dzimtas un resursu atrašanu. Un tad es gāju uz meditatīvo zīmēšanu, pēc tam to visu tā caur sevi vēl pārstrādāt. Un šobrīd vainagu pīšana jau arī tāds meditatīvs process, jā, vai ne? vainagu pīšana arī ir, jā. Un šodien vainags būs galvā droši vien uz daudzinājumu dodoties. Kā tad? Esat pirmoreiz šādā nometnē vai jau? Nē, man šī 14. nometne. Tā ir tāda pilnīga paralēlā brīnišķīgā realitāte, kur sasmelties enerģiju visam nākamajam gadam līdz nākamajai nometnei. Kā tad aizritējusi šī nedēļa? Vērtīgi. Īstenībā mēs bijām iepriekšējos gadus, kad Rasiņa, mans jaunākais bērniņš, bija pavisam maza. Un tad man tā pilnvērtīgi nesanāca izbaudīt. Vienu gadu es pat vadīju mazajiem bērniem ievirzi ar gadīgu bērnu, kurš tur dabūra ar kaut kādu vīrusiņu. Tad šogad man viss tā mierīgi un arī pati varēja aiziet uz 2 ievirzēm, kas man bija tāds sapnītis. Ko tu apgūbi? Spēkavots un pēcpusdienās es kreklu šuvu un gandrīz esmu pabeigusi. Vērtīgi gan kā ģimenei kopā būšana mums visiem, gan jauni draugi, paziņas, tik daudz cilvēku iepazīt, vērtīgas zināšanas, lai gan saucās tikai ievirze, bet krekls būs gatavs, ne tikai ievirzīts, jā, un tāds rezultāts taustāms, tas man laikam arī šoreiz patīk, ka būs. Sapītos ziedu vainagus galvā likuši, saposušies goda drānās un tautas tērpos, 3x3 dalībnieki no vidusskolas dodas krāšņā gājienā pa Grobiņas ielām uz Skābarškalnu, lai tur vienotos kopīgā daudzinājumā. Skābarškalns ir Grobiņas pilskalns, ir vēsturiski un arheoloģiski nozīmīga vieta, kur jau kopš 1. gadu tūkstoša sākuma dzīvojuši kurši, sena baltu cilts. Daudzinājuma vietu simboliski attīra vīri ar lāpām, tā atbrīvojot to no ļaunuma, sliktām domām un enerģijām. Tikai tad dalībnieki var doties caur vārtiem, vispirms nomazgājot rokas un paņemot maizes, siera gabaliņu vai kādu dzīparu, ko ziedot ugunī, lai izpelnītos tās labvēlību. Dedzigaiši uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. Dedzigaiši uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu, tu nezini, ko es došu. Es tev došu ziediņam itreideviņus cīpariņus. Reideviņus cīpariņus. Es tev došu ziediņam itreideviņus cīpariņus. Reideviņus cīpariņus. Reideviņus cīpariņus. Mēs visi kopā runājam par tām vērtībām, kas mums visiem ir svarīgas un dārgas. Jo, ja mums neinteresētu latviskais un latvietība, tad neviens no mums šovakar te nestāvētu. Mēs esam atnākuši šeit, jo mums aiz muguras stāv ne tikai tēvs un māte, kas mūs ir leduši pasaulē, bet tik daudzas paudzes. Un mēs viņa gēnus visi nesājam līdzi. Tātad iedomājieties, mēs katrs esam atnesuši šurp līdzi savus senčus daudzās paudzēs. Mūsu te ir milzīgs pulks. Cilvēku mešs. Daudzinājumā gan uzrunās, gan dziesmās tiek ciltināts un daudzināts mešs, gan tiešā, gan filozofiskā nozīmē. Mešs šobrīd ir brīvības un neatkarības stūrakmens, jo tas mums ļauj būt neatkarīgiem no naidniekiem austrumos. Un domājot par mežu, ir jāatcerās viena lieta, kad mežs ir izsmeļams, taču atjaunojams resurss. Un mēs varam iznīcināt visu, taču liekot lietā savas dziļās saknes,
mežā, savas zināšanas, sentēvu tradīcijas, mēs varam panākt to, lai mežs ir mūsu sargeņģelis mūžam. Vēsturnieks un arheologs Andris Tomašūns mežu raksturo kā brāli, runājot par sarežģīto laiku pēc Otrā pasaules kara, kad mežos bija spiesti uzturēties nacionālie partizāni jeb meža brāļi. Šodien atkal pasaulē ir karš, un varam neizlikties, ka viņš mūs neskar, lai nedod Dievs mums atkal mežā saskatīt brāli. Meža tēma rodam arī tautas pasakās. Bieži vien tiek minēts pasaku mežs, kurā maldās kā jauni, tā veci, jo katram savs ceļš ejams. Mežs ir vieta, kur maldamies. Maldamies par riņķi vien iedami, paši sev ceļu meklēdami, lai izietu uz kaut ko labu. Šī maldināšana pasakā ir kā iniciācijas uzdevums, lai pārtaptu no maza bērna par dižcilvēku, no turēšanas pie roka paša patstāvīgajā dzīvē saimniekam būt un iet. Nu lasīsim pasakas, stāstīsim bērniem un mācīsim, ka mežs pasakā ir tas, kas maldinot liek pašam savu ceļu rast. Zem skābaržu kuplajām lapotnēm Grobiņas pilskalnā meditatīvi rāmā un filozofisku pārdomu piepildītā gaisotnē par latviskajām vērtībām, to saglabāšanu un paudžu kopības nozīmi aizrit 3x3 sajieta daudzinājums.